Sveicināti daugavpilieši! Mēs atrodamies pie šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Liginiškos. Iestājoties pavasarim, pilsētas iedzīvotāji cītīgi ķeras klāt māju un pagalmu uzkopšanai, aktīvi atbrīvojoties no vecām un nevajadzīgām mantām, kā arī visa turpmākā gada garumā pastāv šī iespēja atbraukt uz šejieni un nodot dažāda veida sašķirotus atkārtotai pārstrādei derīgos atkritumus. Tādēļ SIA ATSO vēlas visiem atgādināt, ka uz šo laukumu var droši atvest sašķirotus atkārtotai pārstrādei derīgos sadzīves atkritumus, tādus kā PET iepakojumu, stikla un skārda iepakojumu, papīru, kartonu, kā arī dažāda veida elektrotehniku, tikai neizjauktā veidā. Bīstamos atkritumus, tādus kā luminescētas spuldzes, baterijas un akumulatorus, kā arī lielgabarīta atkritumus, kā piemēram dažāda veida mēbeles, skapjus, dīvānus, koka galdus un tā tālāk, izņemot matračus. Matrači netiks pieņemti. Vēl šeit ir kolosāla iespēja nodot nolietotās autoriepas. Vienu autoriepu komplektu gada laikā. Tās ir 4 riepas. Izmantojot šo iespēju, autoīpašniekiem ir jāuzrāda autovadītāja tehniskā pase, kura tiks pieregistrēta autoriepu nodošanas brīdī, lai netiktu pārkāptu noteikumi saistīti ar atkārtotu riepu nodošanu turpmākajā gada laikā. Laukuma darba laiks katru dienu no 8:00 līdz 7:00 vakarā. Tepat Liginiškos darbojas arī zaļo dārzu un parku bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums. Un tūlīt mēs ar jums uz turieni arī dosimies. Savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes un kompostēšanas laukumā Liginiškos bez maksas var nodot zaļos atkritumus, kas radušies zālienu, parku, dārzu, kā arī ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas rezultātā. Te gan no juridiskām, gan no fiziskām personām pieņems nopļauto zāli, koku un krūmu lapas, kā arī dažādus biodārzu atkritumus. Bet ar piebildi nododējiem bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem jābūt bez sadzīves vai būvniecības atkritumu piemaisījumiem. Laukuma darba laiks ir tāds pats kā šķiroto atkritumu savākšanas laukumam katru dienu no 8:00 rīta līdz 7:00 vakara. Paldies par uzmanību!